Kāpēc mēs šito bembi nesačipojam šodien? Atkal otra mašina, benzinieks, un mēs viņai nesačipojam, tāpēc, ka atradām problēmas pēc datu logu veikšanas. Ne jau šito, kur nav motora, redzi. Tukšs tur niekā nav, bet kādreiz varbūt arī būs, kur ieslīpti viņš, jā, bet nē, par šito runa iet. Varam likt uz pauzes un parādīsim data logus, kāpēc mēs atteicamies viņu čipot. Mēs viņam nesačipojam tāpēc, ka viņam problēmas ar aizdedzi data logi. Skaties, kas notiek ar data logiem. Mēs vadāmies pēc aizdedzes. Ja, piemēram, cilindrs ir augstākais, vadāmies pēc augstākā, viens ir 10,5, cits 9,6, no vēl bolē mēnē, bet paskatīties, trešais cilindrs 6,6, cits piektais vēl bolē mēnē ap 10 un sestais 6,1. Liela starpība, ja mēs pie 5700 apgriezienu. Ja mēs pabīdīsim vēl drusciņu uz priekšu, šitie izlīdzinājās, bet sestais cilindrs vienalga paliks 6,3, un trešais cilindrs atkal 6,3. Tātad lielākā problēma trešajā un sestajā cilindrā. Pēc tam paskatāmies, šeit tagad otrais cilindrs 13,6, trešais vienalga atpaliek, un dažreiz pat tagad pirmais atpaliek. Nu, ar aizdedzi ir problēma vadoties pēc augstākā punkta, pēc augstākā aizdedzes punkta, un ja nesapas visi pārējie, tad problēmas sprauslas, aizdedzes, poļas, jo tas viss, protams, kā visi mēs arī zinām, kad mašinai motoram stāv detonācijas sensori, pēc kā viņa vadas, un tad smidzināt to degvielu, kura cilindra vajag. Ja kaut kas nedarbojas, mēs dabojam to detonāciju tajā stobri, kas saucam. Un mēs līdz ar to viņu nevaram čipot tos mašinas, ja mēs sačiposim, būs vairāk aizdedzē, vairāk degvielas, vairāk sūknis dos. Nu, karoči, būs slikti, var raustīties. Bieži vien benziniekam, ja kaut kas nav kārtībā ar aizdedzi, viņi tad pie lielas slodzes, tad neiet un viss čau. Tā kā mēs arī tagad šito mašinu atteicamies čipot, tūlīt es nosūtīšu visu informāciju data logus īpašniekam, sakārtos mašinu, atbrauks atpakaļ pie manis, tad mēs čiposim pēc pārbaudīšanas, atkārtošanas pārbaudes. O tā!